Tevi, man liekas, publiski varēja sākt pamanīt TikTokā. Jā, tā ir TikTokā. Pirms šobrīd, man liekas, man tur kaut kādi jau ir 18,000 sekotāji, kas man liekas jocīgi. Instagramā man nekā tāda veiksme nebija. Instagramā es publicēju agrāk kaut kādas ceļojuma fotogrāfijas no dažādiem eksotiskiem ceļojumiem. Tur kaut kādas Meksikas, Kenijas, Havajas salas, Maldīvas, UTT. Bet tur laikam smukām meitenēm labāk veicās. Un šis saturs, kā ar video, kur arī jārunā, ir acīm redzot, tas kaut kāds tāds, kas man padodas labāk uz mutes, neskrīts, ir ko teikt, cilvēki skatās, ir pozitīvas atsauksmes, bet tas būtībā, tāpēc, ka pārsvarā es runāju par biznesu, par investīcijām, par uzņēmējdarbību, par kaut kādu varbūt tās tur, nezinu, pozitīvu mindset, tam līdzīgām lietām. Un cilvēkiem patīk tas mans domgājiens, komentāru un privāts vēstules, ko es esmu saņēmis, ir vairāk runa par to, ka cilvēkiem patīk tas loģiskais veids, kā es izskaidroju, un arī, ka es ļoti daudz ko pamatojos uz pieredzes reāli, ka tie nav vienkārši tur blā, 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 kaut kas teorētiski, un tās TikTokā kaut kāds 2,5 gadus es esmu. Sākumā tur sāku pierģistrēties, ka Latvijā nekas nebija attīstījies. Tad bija tur lielākoties ārzem kontents bija, Latvijas vēl nebija attīstījies, tagad pēdējo 2,5 gadu laikā ir uzsprādzis. Un sākumā ielika kaut kādus arī tur savu ceļojumu video, nevienam tas neinteresē, tad sāku kaut kādas muļķības tur likt iekšā, tur kopēju, tur raida un tam līdzīgi. Man liekas, bija tie video klipi, cik tur izmaksāja ceļojums kaut kādā valstī, bija tie video. Jā, es biju ielicis, Havajas salas bija relatīvi dārgs ceļojums, bija kaut 11,000 sanāca kopumā, un tas ir pirms 6 gadiem, tas ir, kad naudai bija vēl cita vērtība, tas bija dārgs. Amerika vispār nenormāli dārgi ir. Ja aizbrauc uz to pašu, es atceros, Ņujorkā kaut kāds pāris reizes bijis. Es atceros, ka mums bija tā, ka mēs bijām Meksikā, tad atbraucam apkaļ uz Ņujorku, jo caur Ņujorku lidojam. Un tur rāda, ka flat rates taksim no lidostas līdz centram, līdz Manhattanai ir kaut kādi $54. Yeah. Ok, it kā sakarīga cena. Un tu paņem to flat rate, paņem taksi, viņš to aizved līdz viesnīcai. Un tur rādās, vai tu gribi dot tipu 20%, 25% vai 30%. Un kā tu teiksi? Kā tu justos Latvijā, tev kāds prasīt vēl 30% pa virsu. Un es tādā brīdī, mēs jau tur esam 2 nedēļas pa Meksiku padzīvojušies, tur tā kasīte ir sausāk palikusi, tas arī pirms kādiem gadiem 9 apmēram apakaļ. Cita rocība bija, bet arī bija ok. Un tādā brīdī es tā, un arī nav tipu var uzlikt. Saprot, ja būtu 10, viņš nestrādā. Nē, strādā. Ja būtu 10, es droši vien nospiežu to 10, bet 20 minimālais un bišķi pa daudz, un es nospiežu to no-tipu. Kā tas taksis sāk kliegt uz mums, viņš tur reiz, tur, you are so cheap, un es saku, tur labi, ja tev tas tik šausmīgi tev aizvaino, tad es varu tev iedot to tipu. Yeah. Es nezināju, I actually lost money on this ride, ka viņš pat pazaudējis naudu, esot, es saku, pagaru vecīt, tad jums jāsakārto savu sistēmu, ja? Ka tu pazaudē naudu, braucot pa kaut kādu valsts vai lidosts vai vienalga štatu, noteikti to flat rate. Viņiem noteikti ir flat rates, ko viņi reklamē, bet viņš zaudē naudu. Tad tā jau nav vairāk mana problēma. Es saku, es kā turists nezinu, jums tur jāiepazīstās ar visu, pirms jūs te braucat un tam līdzīgi. Es tā, ok, nē. Un galvenais, es čāls, visu to ceļu bija rītīgi draudzīgs, runājis un tam līdzīgi, bet tad es atceros, ka amerikāņi vispār tādi ir. Viņiem ir viens, kā ar viņu tā publiskā, tā mūžīgā smaidīšana, otrs, kas viņam iekšā galvā darās, un tas bieži vien var atšķirties. Jā, tas bija viens ceļojums, ko es liku, es atceros tur kaut ko Dubais, Maldīvas, vēl tur šo to liku. Es atceros, ka cilvēkiem, kas ielika Maldīvās, un tas bija Covid laikā, ka bija ļoti lēti, ka over-water villā mēs palikām, kura nakts maksās €600, ka tas, ko tu stāsti? Reizēm cilvēkam tās summas liekas tik neadekvātas, ka viņš domā, ka tu melo, tāpēc, ka liekas šausmīgi pārsvīlēt. Bet es pēc tam ieliku konkrētu linku, paskatieties, kura Matī resort, over-water villa, skaties, cik uz nakts. Šobrīd pat 1000 neko lētāk nevar būt viena nakts. Un tas pat nav all-inclusive, tas, ja nemaldos, ir full boards. Full boards, kur tev jāmaksā pa dzērieniem vēl pašam ir. Tagad es alkoholu nelietu, man all-inclusive ņemt, tā baigā pārmaksa. Tur sanāca kaut kā €250 dienā papildus. Ja vai prasa nodzers €250 vērtībā dienā, viņi saka, nē. Tā kā tā. Okay. Un tad es sāku kaut kāds joks likt toreiz iekšā arī, bet man liekas, tas bija pēc tiem. Es tur tā kā miksēju un skatījos, bija kas aizgāja, bija kas neaizgāja. Es atceros, Žigis tur arī iekomentēja, ka uz Havajas salām varot daudz lētāk aizbraukt. Es saku, teltī dzīvot vēl lētāk, bet Hiltonā tu nepaliks. Bet kaut kādā brīdī, long story short, es sāku likt tā kā vienkārši ļoti elementārs biznesa padoms, manuprāt, un tas baigi aizgāja. Un cilvēki sāka uzdot arvien vairāk jautājumus.
tad es izvēlējos to formātu, kur es tā kā atbildu jautājumiem ar video, tie atkal kaut kā tālāk aizgāja jā, ja jautā man, pieņemsim kādreiz, kāpēc tu to dari, vienkārši lai izpaustos. Man liekas, ka katram cilvēkam ir nepieciešams kaut kāda tā pašizpausme, kas nav saistīta ne ar kaut kādu finansiālu labumu, ne ar kaut kādu tur konkrētu mērķu, vienkārši tā kā pašizpausme.